Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žanna. Pagatavošu mandeļu torti. Vajadzēs mandeles, olas, cukurs, rīvmaize, sviests, saldais krējums 35% un vaniļas cukurs. Mandeles pārlēju ar karstu ūdeni, paturu dažas minūtes. Šādā veidā miziņi paliek mīksti un ļoti viegli lopās. Таким образом очень легко сходишь курочкам, надавливая. Attīrītas mandeles lieku krāsnī uz 10–15 minūtēm uz 170 grādiem, lai bišķiņ pažūst. Pagatavošu krēmu, saldo krējumu, cukuru, vaniļas cukuru. Maisot vārīšu 15 minūtes, līdz masa sabiezē. Visu laiku maisu uz lēnas uguns. Jāskatās, lai nepiedeg. Непрерывно помешивать, пока не загустеет. Проваривала почти 15 минут. Надо смотреть внимательно, чтобы не пригорело. Светло-коричневая стала. Сейчас уберу в сторонку. Пускай охлаждается. Миндаль подсох. Тоже прошло 15 минут. Mandeles arī gatavs un vajag viņas samalt. Un bišķiņ atstāšu rotošanai. Lūk, masa tāda tā kā milti. Viņus arī var saukt un teikt, ka tie mandeļu milti. Tā olas. Olas sakošu kopā ar cukuru, līdz iegūst gaisīgu masu baltu. Tagad lieku klāt mandeļu miltus. Un putošu vēl kāds 10 minūtes. Līdz masa ir ļoti gaisīga. Viņa arī dubultojās. Mīklu ievietošu ietalkotā un ar rīvmaizi izkaisītā veidnē. Man vajadzēs 2 veidnes, jo būs 2 biskvīti. Pa šo laiku man silst krāsnes uz 180 grādiem. Mīklu cenšos sadalīt vienādās daļās.
Šādas formiņas ir ļoti ērtas. Es viņus nopirku Rimī trauku nodaļā. Un lieku cepškrasnī uz 25–30 minūtēm, līdz biskvīts paliek brūns. Tāds brūngans. Ļauju atdziest biskvītam. Krems man pastāvēja, viņš palika augsts, bet viņš palika tāds pārāk biezs. Es viņu bišķiņu uzliku sildīties. Jo masta ir ļoti garšīga, atgādina kā konfektu gotiņa. Ļoti garšīga. Biskvīts smērē ar kremu. Lieku virsū otru biskvītu. Jāliek ļoti uzmanīgi, rūpīgi, jo biskvīts ir ļoti, ļoti maigs un trausls. Bet šāda torta vienkārši burvīga garša. Virsū smērē ar atlikušo krēmu. Taisnoju maliņas. Pārkaisu ar sasmalcinātiem riekstiem. Krems ļoti smuki sastīgs kā glazūra. Šādu tortu es cepu pirmo reizi, un es ņēmu 250 ml saldo krējumu, bet es domāju, ka vajadzētu 300, tad man sanākt arī maliņas smērēt tortei. Bet no receptē nebija teikts, rakstīts, kā maliņas jāsmērē. Mandeļu torte gatava, lai labi garšo!